domāju, ka tā būs pirmā reize, kad es riktīgi neko nezinu. Tā vienmēr zinu par cilvēkiem. Tagad, var teikt, ka Latvijā tas ir labi, ka kaut kas tāds ir. Un Magda ar viņai ir noformējums, apturīgs, latvisks, firmīgs viņš izskatās. Es domāju, tas apsveicams. Jā, viņš ir asketisks un gaumīgs. Tas arī ir man gribētu uz to paprasīt viņai, piemēram, kā tas ir, kad tu tā iesāc un taisi un kad rada tādu zīmolu pilnīgi, Vai kruta tas ir? Ar izmīkstēšanās. Kā lai to izdara vispār? Kā izdara? Paska, zīmols elita, piemēram. Kā lai to gan izdara un kļūt par elitu platmūnieci? Bet viņa ir mākslinieci, viņa arī tā kā mākslinieci. Protams, ka mākslinieci. Ka viņa ir radījusi kaut ko, to problēmu. Un nenoliedzami ievērot ekonomiskos kaut kāds process, es domāju, ka tā veiksme, un es domāju, ka katram ir, kurš tiekties, jo redz, ka var. Saproti? Tas ir galvenais. Bet tas ir arī, man liekas, tas tā kā mīlestībā. Vai nu tev ir, vai nu nav. Labu biznesa ideju apvienojam ar perfektu menedžmentu, gūt panākums. Tur ir tikai jāmācās, un latviešiem tiešām skatāties šoreiz modes brokastis. Es domāju, ka māciet klātienes. Kur ir tā atslēga? Jā, kā mēs varētu viņai paprasīt, kā tā? Lai nāk klātienē un skatās un uzdod jautājumus, ka nāciet vienu sestdienu uz modes brokastīm 25. datumā. Jā, 25. februārī. Galerijā Centrs.